Labdiena! Labdien visiem kurzemniekiem, ventspilniekiem, sveiciens no River Ventspils kalpošanas, mācītājs Vīspēļņas. Tā kā mums rītdien tuvojas un ir klāt jau šie Latvijas pasludināšanas neatkarības svētki, tā arī man bija sirdī katram ikvienam teikt, lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs svētī tevi, un cik ļoti nepieciešams ir mūsu tautai dzirdēt Jēzus Kristus evaņģēliju. Un man ir tāda te uzruna un tāds pamudinājums rītdien, kas ir tiešā svētku diena, kad būs kādi kārumi un gardumi, bet kad tu kādā mirklī atcerētos un aizlūgtu, lai Dievs svētī Latviju, lai Dievs pieceļ strādniekus, kā Jēzus teica, kad pļavas ir gatavas, pļaujas ir baltas, tikai pļāvēji un strādnieku ir maz. Ka tu vari aizlūgt arī, protams, par valdību un varām, un viņi dara savas lietas. Viņiem ir lietas, par ko viņi stāv, par ko viņi tic un par ko viņi iestājās. Bet mums, kā Kristus draudzei, kā kristiešiem, ir tas, kad, kā Jēzus teica, jums būs lūgt un nepagurt. Lūdziet, it sevišķi šo dienu tuvojoties, šīs pēdējās dienas, kas ir pirms Kristus Jēzus otrās atnākšanas pēc Kristus draudzes. Un vai visi ir dzirdējuši evaņģēliju? Vai visi ir glābti? Jo kā Dieva vārds saka, ka ik viens, kurš piesaugs tā kunga vārdu, tiks glābts. Jo visi ir grēkojuši, un visiem trūks dievišķās godības atziņas, un grēka alga ir nāve, bet Dieva dāvana ir mūžīgā dzīvība caur Jēzu Kristu. Un tas ir tas Jēzus Kristus evaņģēlijs. Evaņģēlijs, kas ir Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Bet kā lai dzird, kā lai apliecina, kā lai uzzina par Jēzus Kristus glābjošo spēku, par to, ka viņš piedod grēkus un viņš dāvā šo lielo dāvanu, mūžīgo dzīvību, viņu ieaicinot. Kā lai to uzzina, ja nav sagatavoti? Kā Romiešu vēstulē ir teikts 10. nodaļā, kā lai dzird, ja nav sagatavoti, ja? Kā lai sagatavo, kā lai dzird, ja nav izsūtīti, ja? Un ir nepieciešama šī sagatavošanās un dzirdēt šo brīnišķīgo Dievu vārdu, kad ikvienā ir pestīšana, tikai Jēzu Kristu ir šī pestīšana un glābšana. Nav cita vārda virs zemes, nav augstāka vārda kā vārds Jēzus. Un tāpēc vēlreiz, lai Dievs tevi bagātīgi svētī, lai tev priecīgi svētīt šie svētki. Un tiešām, vai tu esi tālumā, kristietis, vai tu esi Latvijā, vai ārpus Latvijas, paņem šo mirkli, paņem šo laiciņu un aizlūdz par mūsu zemi, un lai evaņģēlijs varētu izskanēt, jo šie ir neatkarība, šie ir brīvības svētki, un mums, paldies Dievam, ir brīvība sludināt Jēzus Kristus evaņģēliju. Paldies Dievam par to! Un tāpēc arī mums ir rītdien, arī, kas ir Ventspilī draudzē, ir šīs īpašās lūkšanas, kas mums ir jau katru nedēļu, kādu mēnesi vairāk ripo. Un arī rītdien, kad rītā 2 tu esi aicināts līdz kaut kur, 4:30 būs lūkšanas svētajā garā. Ja tev sanāk pa ceļam vai uz veikalu vai kā, tu vari ieskriet un lūgt kopā ar draudzi. Un neskatoties no kādas konfesijas tu esi vai denominācijas, tā ir tā iespēja. Un arī rītdien, kad būs mūsu pilsētā Ventspilī, būs salūts, arī mēs rītdien ap 5 iziesim un uzrunāsim cilvēkus un nesīsim ielūgumus. Jo mums 29. novembrī draudzē būs evaņģēlija pasākums ar dāvanām, ar pārsteigumiem. Tiks svētīti cilvēki un tiks izdalīti šonedēļ, nākošu nedēļu 600 ielūgumi. Un mēs ticam par 50 glābtām dvēselēm. Pār visu, ka cilvēki var saņemt šo mīlestību, var saņemt šo glābjošo spēku. Un arī 7. decembrī mums ir Annas kultūras namā pirmo reizi, kur ir milzīga atvērtība, ka mēs brauksim un nesīsim evaņģēliju, kur tur kalpo māsa vadītāja Trautiņa Jankēvice jau 3. gadu.
Un kultūras nams ir ļoti atvērts. Ar janvāri mēs dosimies uz novada kultūras namiem. Katrā novadā mēs izbrauksim katru Ventspils novadu un kultūras namus īrēsim un nesīsim šo labo vēsti. Vai tie būs pārsteigumi, vai kā šajos divos pasākumos lielā balva loterija tā nebūs, bet būs vienkārši Dieva svētība, būs šie 50 eiro dāvanu kartes un kādas mazās balviņas, kas arī ir mīļas un siltas. Un tāpēc es iesaku tev saslēgties ar kalpošanu Latvijā, kas glāb dvēseles. Un viena no tām ir arī River Ventspils kalpošana. Un ja tev ir kādas vajadzības vai aizlūgšanas, vai tu vēlies ņemt dalību tajā, lai Latvijā, lai Kurzemē varētu izskanēt evaņģēlijs, tu vari droši sazināties ar mani, un es tev varēšu nosūtīt arī kontu, ja? Bet paliksim pie tā. Priecīgus tev svētkus, lai Dievs tev bagātīgi svētī. Latvija tiks glābta, Latvijā izskanēs Jēzus Kristus evaņģēlijs, atmoda ir jau klāt, vai tu vari teikt jā, un Dievs piecels katru, ne tikai vieni mācītāji, bet draudzes locekļus, kas sev veltīs, kas sevi aizliegs, kas nodosies, lai svētais gars varētu piepildīt un plūst caur cilvēkiem, ticīgajiem uz pazudušo pasauli, un evaņģēlijs varētu izskanēt. Tāpēc katram mums ir sava daļa, katram mums ir savs darbs, vai tu vari teikt jā, un ieņem to vietu Dieva armijā un saslēdzies ar Dievu vīziju, ar Dievu uzdevumu par savu zemi, par savu tautu. Jo noteikti, ja tu esi arī ārvalstīs, tev kādi mīļie dzīvo Latvijā, un to, ko tu darīsi tam vismazākajam. Un tad, kad tu aizliegsi sevi priekš kāda cita, to Dievs darīs tavā dzīvē. To saka Dieva vārds. Esi uzticams mazās lietās, un viņš tev par to atalgos un svētīs tavu dzīvi, un tavus mīļos, un tavus bērnus, un tavus mazbērnus. Nu, tā kā priecīgus šos Latvijas neatkarības svētkus, kas būs rītdien, un aizdomājies par Dievu. Ja tu skaties un esi pilnīgi neticīgs, varbūt pat ateists, aizdomājies, kas viss to ir radījis. Kā tu esi radīts Dieva tēla līdzībā, aizdomājies. Un ka caur Jēzu Kristu tu vari iemantot šo mūžību. Tas būs lielākais salūts, kas tavā dzīvē varēs notikt. Rītdien, jā, un kaut vai tavā pilsētā nav salūts, vai ne, kas ir Latvijā, ne visās pilsētās, tavā sirdī būs jaunpiedzimšana. Un es tev šodien gribu arī iedrošināt, ka tu vari līsi lūgt ar mani kopā, un, protams, tu vari padalīties ar šo īso klipiņu, ar šo uzrunu, kas ir Kurzemē, kas ir mūsu zemē, un teikt kopā ar mani ļoti īsi: Dārgais kungs Jēzu, ienāc manā sirdī, piedod visus manus grēkus un piepildi manu sirdi ar svēto garu. Tīri un mazgā mani, atklājies man, rādi man savus ceļus, dod man slāpes, dod man vēlēšanos, lasīt tavu vārdu, jauno derību, bībeli un svētu drosmi pasludināt Jēzus Kristus evaņģēliju, būt par liecinieku savā ģimenē, savā darbā, savā apkaimē. Un paldies, Jēzu, ka tu esi nācis un miris, un Kristus svētā gara spēkā tu esi piecelts no miroņiem, un paldies šodien, ka tu man esi piedevis, un ka tu esi mani pārcēlis un izrāvis no tumsas valstības un iecēlis Dieva tēva dēla mīļotajā valstībā. Es esmu glābts, man ir piedots, es esmu Dieva bērns, es esmu ceļā uz debesīm, jo Jēzus Kristus ir mans kungs. Tāpēc Dieva svētības pār tevi, priecīgs šos valsts svētkus, un esi karsts, un esi nodevies, ja tu esi kristietis draudzē, sludini Kristus evaņģēliju, jo evaņģēlijs ir Dieva spēks. Vienīgā atbilde, kas ir vajadzīga Latvijas tautai, vienīgais atrisinājums ir tikai Jēzus. Atā!